Ok, sveiki atkal turpinām pētīt Wikipēdijas un šajā video jau mēs konkrēti paskatīsimies, kā veidot Wikipēdijas saturu. Tad mēs paskatīsimies tiešām, kā es Wikipēdijā varu ievietot tekstu un dažādus multimēdijus un paskatīšos vispār, kādas ir iespējas šī te Wikipēdijas satura izveidē, kā arī parunāsim, kā pievienam papildus lapas. Tad līdz ko esam ielūgojušies savā Wikipēdijā, vai arī Wikipēdija ir publisks, mums ir podziņa edit, kas nozīmē labot. Un šo podziņu nospiežot, mums parādās šis te satura rediģēšanas skats, kas mums ļauj rediģēt Wikipēdijas saturu. Jāsaka uzreiz, tas ļoti radikāli neatšķirās no daudziem citiem servisiem, kā blogi un tad dažādi citi mājaslapu veidošanas rīki. Bet dažas lietas šeit varbūt ir specifiskas, un tās mēs arī nedaudz aplūkosim. Tātad, teksta ievadi, kā jau visās programmās, kuru burtu uz klaviatūru spiežam, tas burts arī spiežās. Un tādā veidā mēs uzrakstam tekstu. Domāju, ka nav īsti jēgas stāstīt par burtu B, kas nozīmē, ka mums ir teksts ir boldēts, slīpraksts, pasvīpots, bet tālāk ir burtiņš T, kas mums ļauj mainīt teksta izmēru, krāsu un dažādas citas lietas. Tā kā tas ir nedaudz savādāks nekā citos servisos, tad mēs nedaudz aplūkosim. Tātad iezīmēsim mūsu viesrakstu. Un atpildīsim burtiņu T. Un redzam, ka šeit ir iespēja mainīt teksta fontu. Teksta izmērs mainās ar plusiņu un mīnusiņu. Vai arī mēs varam paši to ierakstīt ar roku. Varam mainīt teksta krāsu. Ja ir vajadzīgs, varam mainīt fontu. Šeit arī ir iespēja tekstu centrēt. Kreisā laba centrs, labā mala rinkopu līdzināt pēc abām malām. Ir arī iespēja veidot subskriptus un superskriptus, kas nozīmē augšraksti un apakšraksti, un šeit attiecīgi redzam, kā tas izskatās. Šeit Advanced CSS ir iespēja vēl arī mainīt ar īpašo CSS, bet tas ir pārāk sarežģīti, to mēs arī nav nepieciešams. Un tā, kad esam uzlikuši visu vajadzīgo, spiežam apply, un attiecīgi mums teksts tāds arī izskatās. Kas ir labi, ka Wikipēdijā ir arī iespēja izmantot virsrakstus, kas ir ļoti būtiski, jo, ja mēs atlasam virsrakstus un uzliekam viņiem šos te headingus, tas nozīmē, ka mums ir iespēja veidot satura rādītāju. Attiecīgi, tām riņkopām, kurām mēs būsim piešķīruši šo te virsrakstu iezīmi, jeb headingu, mums būs iespēja no šiem te saveidot satura radītāju, un es arī parādīšu, kā to izdarīt. Un tāpēc es tagad vienkārši dažiem virsrakstiem tiešām šos te headingus pievienoju. Kad redzam, ka ir vairāk veida headingus, kas nozīmē, ka satura radītājā ir arī
iespēja veidot apakšvirsrakstus, kas nozīmē, ka Wikispace saturu mēs varam samērā smalki strukturēt. Nākamās divas pogas, domāju, kad arī īpaši mums daudz neko nav svešas, tad varam rinkopus numurēt gan ar cipariem, gan ar punktu numerāciju. Nākamā lietiņa ir jā, tev ir niansīte, tad, ja mēs esam izveidojuši punktu rinkopumu pāriem uz nākamo, mums vairāk rinkopus nevajag, tad ar backspace tavs, ar vēl vienu, ar backspace taustiņu viņš mums neatļauj. Noņemot no šo te rinkopu, mēs atkal tiekam uz rindas sākumu. Ar nākamo slīpiņu mēs varam dabūt horizontālu līniju, ja mums tāda ir nepieciešama. Tad šādā veidā mēs varam dažādas rinkopus, jeb satura daļas atdalīt vienu no otras. Zem sadaļiņas link mēs varam pievienot saiti, un redzam, ka man jau šeit ir dažas saites izveidotas. Tad apstīsimies, kā tas izskatās. Tātad zem sadaļiņas link es varu link tekstā būs tāda teksta daļa, kas mums būs redzama tekstā, un šeit varam pievienot attiecīgo adresīti. Redzam, ka zem insert link mēs varam arī veidot saites uz lapām, kā arī uz e-pasta adresiem. Par saitēm uz lapām mēs vēl nedaudz pieskarsimies. Un vajadzības gadījumā šeit ir arī iespēja saiti nozēst. Nākamā lietiņa, ko mēs varam izdarīt, ir, mēs varam pievienot failu jau attēlu. Tātad mums ir iespēja arī no datora augšu ielādīt dažādus failus. Te gan vienmēr ir jāatcerās, ka Wikispace mums ir ierobežots apjoms, kas ir 12 megabaiti. Un otra iespēja, kā dabūt attēlu, ir šeit un sadaļiņas extend image. Mēs varam ievietot attēlu tieši no interneta. Un tas ir, kā to izdarīt, ja mēs, teiksim, atvedam jebkuru attēlu, uz attiecīgo attēlu nospiežam pēdas labu pogu, un te tad komandiņa copy image location. Ja citos pārvalkos varētu būt arī copy picture location, ja kopēt attēlu saiti. Šo te paņemam, atgriežamies uz mūsu Wikispace, saiti šeit iekopējam un sakam, lai ielādēja. Un, ka mums attēlu parādās, un tiešām dabūt klikšķi, mums attēlam vajadzētu parādīties. Tieši tā arī ir. Un redzam, ka attēlam arī parādās papildus josla. Tiklīdz mēs attēlu uzspiežam, kur mēs varam attēlu izlīdzināt, teiksim, centrēt, vai attiecīgi kā mums vajag. Ir iespēja mainīt izmērus, ja mums vajag lielāku vai mazāku. Ar šo te podziņu mēs vienmēr varam dabūt attēlam oriģinālo lielumu. Zem linka attēlam mēs varam līdzīgi kā tekstam pievienot saiti uz kādu citu resursu. Un ir ļoti svarīgi lietiņi tādi kā caption, kur mēs uzrakstam
attēlu uzrakstu. Un šī ir tā lietiņa, ko tomēr vajadzētu darīt. Šī mums ir, tas mums būs labi ierakstīsim vienkārši iPad. Bieži vien šos te attēlu uzrakstus mēs nerakstām, bet ja mēs veidojam mācību materiālus, tad tiešām šos te uzrakstus vajadzētu rakstīt, jo tas ļoti palīdz tiem cilvēkiem, kas mūsu lapu skatās ar redzes problēmām, jebkuri izmanto šos te ekrānu lasītājs. Tāpēc vienmēr, ja liekam attēlu, tad zem šī kapšana noteikti uzrakstam, kas attēlā ir redzams. Un tādā veidā mēs varam ievietot attēlu. Šajā attēlā esam ievietojuši. Un līdzīgā veidā zem failu var arī uzlādēt jebkuru Word dokumentu vai prezentāciju vai tā, bet par prezentācijām pastāstīšu, kā viņas vēl var ievietot Wikispace'ā. Un nākamā interesantā lietiņa, viena interesantākajām ir šie te saucamie widgeti, kas mums ļauj ievietot Wikispace'ā dažādas multimēdijas no citiem resursiem. Ja mēs nopiežam podziņu widgetu, mēs redzam veselu rindu dažādu lietu, ko mēs varam ievietot, piemēram, kas ir saistīti ar pašu Wikispace'u. Šeit interesantākā lietiņa ir table contents. To es parādīšu, pieņemsim, ja mēs augšā mēģināsim izveidot šo te satura rādītāju, uztaisīsim jaunu rindu, paņemsim widgetu un paņemsim table of contents, embed table of contents. Redzam, kā widgetu gadījumā viņš mums ieliek tādu kā rāmīti, uz kura ir rakstīts table of contents. Tad, kad mēs šo lapu ar sevi saglabājam, tas nozīmē, ka mēs saglabājam visas lapā veiktās izmaiņas, un redzam, kā mums parādījās tie virsraksti, kurus mēs bijām ielikuši kā headingus, viņi mums parādījās satura radītājā. Šajā gadījumā varbūt, ja mani virsraksti ir pārāk gari. Bet tad šādā veidā mēs varam dabūt satura radītāju, un ja mūsu materiāls ir garš, mēs ļoti ātri varam nonākt līdz vajadzīgai vietai. Līdzīgā veidā mēs varam šeit ievietot, lai mēs varētu labot Wikispace lapu, mēs vienmēr paņemam podziņu edit, labošanas režīmu atkal, un lai mēs ievietotu citu widgetu, atkal spiežam pogu widgetu, redzam, ka varam vēl ievietot dažādas citas lietas, tur atsauces, autorus un dažādas citas lietas, papildus varam video no dažādiem resursiem, patiešām no YouTube, un redzam arī Google grāmatas, dažādas kvizletas, testiņas un GeoGebra tubi un dažādas lietas ielikt. Kalendārus varam likt iekšā, šeit varam likt pat dažāda veidas
Excel lapas un dokumentus un aptaujas no dažādiem resursiem, RSS. Varam likt uz uzmanību, ka mēs varam dabūt jaunākās ziņas no dažādiem citiem resursiem. Pat varam dažāda veida Skype, Membo un citus čatus ievietot slideshows no dažādiem resursiem, kartes, grāmatzīmes, posterus un dažādas citas lietas. Bet šajā te widgetu rīku joslā es vairāk izmantoju šo te Azure HTML, kurā es varu iekopēt jebkuru embed kodu no jebkura multimedija resursa, lai viņu šeit ievietotu. Nu, piemēram, pieņemsim, ka es gribu ievietot kādu YouTube video. Pieņemsim, ka es esmu atradis vajadzīgo YouTube video, tad paņemu satelīņu kopīgot, iegūt jau embed, attiecīgi šis ir tās kodiņš, YouTube papildus vēl varam pamainīt izmērus un tādas citas vietas. Šo te kodiņu vienkārši nokopēju, iezīmēju un nokopēju, un vajadzīgajā būtu tā, un šajā te vietiņā nokopēju un saglabāju. Mums tikai atliek atcerēties, ka ja mums šī wiki lapa ir reģistrēšanas režīmā, mums prezentācija nav redzama, bet līdz ko mēs šo lapu saglabājam, tā mums ir redzams. Redzam, šeit parādījās mūsu YouTube video, un kaut kur apakšā mēs ielikām arī prezentāciju. Kur tam palikās prezentāciju? Viņa mums neskapēc neielikās šoreiz. Tā, paskatīsimies, kur ir vaina. Paņemsim edit. Tā, kur tam mēs mēģināsim to prezentāciju ielikt vēl vienreiz. Varbūt, ka mēs nebijām uztaisījuši tukšu rindu. Tad paņemsim vēlreiz attiecīgo. Līdzīgā veidā mēs varam arī ielikt, teiksim, slideshare prezentāciju. Attiecīgi paņemam share, attiecīgi embed kodu, kodiņu attiecīgi iezīmējam. Varam arī līdzīgi uzlikt izmērus un vēl dažādus parametrus. Un viņu uztaisim kopiju. Līdzīgā veidā paņemam widgetu, aizjām uz Azure HTML. Pie kam, kā jau es arī saku, jebkuru resursa kodu arī no šiem testļām, ja mēs viņu iekopējam Azure HTML, tas nozīmē, ka mēs tādā veidā arī šo te varam izdarīt. Tagad spiežam saglabāt un redzam, ka mums arī prezentācija ir ievietojusies. Tad šādā veidā ar widgetu palīdzību mēs varam jebkuru resursu ielikt. Tā, kaut kas mums notikās ar šo saturu radītājiem, bet tas nebūtu tik būtiski. Ja runājam par tabulām, ir arī iespēja veidot tabulas. Tās varbūt nav tik ērtas kā citos servisos. Uzstātīsim mēs 2 kolonas un 1 tabulu. Un neērtas viņas ir ar to, ka ievietojot tabulu, mums izveidojās rūtiņas, un rūtiņu lielums mums mainās tikai tad, kad mēs attiecīgajā rūtiņā
ievietojam saturu. Bet tabulām arī ir ērti pievienot, ja mums vajadzīgas rindas vai kolonas. Tā kā arī ar tabulām varam strādāt. Nu, ja es tagad nedaudz atgriežos pie mana klases lapas, piemēram, šajā te ne, bet man ir tad sadaļiņā rimts kursi 3. modulis. Un faktiski arī, ja pirmajā lapā es izmantoju tabulu, lai, piemēram, varētu likt informāciju lapā vairākās josās. Un tagad, ja es paņemu šo edīti, tad tabulas izmantojam, ja mums vajag divas bildes nolikt vienu otrai blakam, piemēram, šeit redzam, kad ir viena bilde, otra bilde, un vēl trešajā ailē ir ielikts widgets. Šeit arī līdzīgi, ja tad man ir tabula no 2 kolonām, vienā kolonā ir saturs un vienā ielikts widgets. Un tādā veidā es varu arī, veidot to lapas izkārtojumu tādu, kādu es vēlos. Tā kā tādā veidā notiek šī te satura labošana, un praktiski jebkuru veidu multimediju šajā lapā var ievietot. Domāju, tas ir ļoti ērti, un atliek tikai veidot. Par to, kā veidot jaunas lapas un vēl tādas lietas, tomēr laikam skatīsimies nākamajā video.